Esiet sveicināti novembrī. Tas nekas, ka mēnesis jau ir pusē, vēlos atgādināt par to, ka novembris ir transformācijas laiks, pārmaiņu laiks, un katram šīs pārmaiņas notiek savādāk. Vienam šīs izmaiņas notiek tieši finansiālajā plānā, kad tiek maksāts, tiek izdots vairāk naudiņas, bet tie ir tādi karmiskie parādi, par kuriem ir šobrīd jāsamaksā. Ja tu kādreiz esi izprasījis, kā es saku, izdīcis kādu atlaidi no sev tuva cilvēka, no radinieka, no drauga par kādu pakalpojumu, cerot uz izdevīgumu, lētāk, tad ņem vērā to, ka šajā mēnesī tas viss tev tiks noskaitīts nost. Jo visā visumā viss ir līdzsvarā. Tas, protams, attiecas arī uz romantiskajām attiecībām. Pavēro, kādas ir tavas izjūtas pēc tikšanās, pēc satikšanās, vai šīs enerģijas ir līdzsvarā, vai nav sajūta, ka tu no sevis atdod vairāk nekā tu saņem pretī. Ja ir apusēji priecīgas izjūtas, zini, ka viss ir kārtībā. Pavēro, kur un kā tu atdod savu enerģiju un ko tu saņem pretī. Ja tu jūties slikti, paldies par sadarbību. Brīnišķīgi. Un tieši šajā laikā no tavas dzīves arī pazūd, vietā nāk kādi citi cilvēki, šajā laikā iederīgie. Nepārdzīvo, kā kaut kas no tavas dzīves zūd un dodas prom. Laid, lai iet un nevelc nevienu aiz astes. Un tieši tagad 11., 12., 13. novembrī nav vēlams uzsākt pilnīgi jaunas lietas, jaunus darbus, ķerties klāt jauniem projektiem. Kādam noteikti šobrīd nākas arī paslimot, pagulēt, atpūsties, bet ņem vērā to, ka viss, kas notiek uz labu, arī cik jocīgi tas skan, jo caur šo atpūtu notiek restarts, lai tu ietu citā līmenī, ar lielāku enerģiju, ar lielāku jaudu un paveiktu iespējams kādu varoņu darbu. Mēnesim noslēdzoties ap 27. novembri, īstais laiks likt iekšā, būtībā tādā kā aizejošā vilcienā. Pēdējā brīža ceļojumos, mācībās, ieguvējs būsi pilnīgi noteikti. Ēdināšanos un restorānu jomā strādājošiem šis ir pļaujas laiks, jo cilvēki gribēs baudīt labu, kvalitatīvu ēdienu, mūziku, atmosfēru. Mēneša beigās tiks dota iespēja sakārtot, izlīdzināt attiecības, īpaši tās, kas, it kā karājās gaisā nesakārtotas. Tie ir juridiskie procesi, tie ir pirkšanas pārdošanas procesi. Sakārtosies, atrisināsies, kādam par labu, kādam varbūt netik par labu, bet atceries to, ka visā visumā viss ir kārtībā. Un ar tevi notiek tas, ko tu esi pelnījis, lai viegls un harmonisks šis laiks. Tiekamies decembrī!